Neretas novada pašvaldības avīzes augusta numurs tiek skatīts krietni biežāk kā citi. Tajā publicēts autobusu kustības grafika izmaiņas, kas stājas spēkā jau no 1. septembra, un reiz nereti Jaunjelgava aizkraukli jaunajā sarakstā vairs nav atrodams. Toties ir parādījies jauns maršruts – Ērberģi Nereta. Iedzīvotājus šādas pārmaiņas satraukušas ne pa jokam, un viņi vēl cer, ka tā ir tikai kļūda. Mums tomēr tas centrs vēl joprojām aizkrauklē ir gan zemes dienas, gan notāri, gan policija, gan slimnīca, gan ambulants, poliklīnika. Tā kā es domāju, ka lielāka nepieciešamība pēc transporta būtu tomēr vairāk uz aizkraukli. Jāpiebilst, ka tā bija vienīgā iespēja Mazzaus puses ļaudīm aizkrauklē nokļūt bez pārsēšanās. Turpmāk vispirms būs jānokļūst līdz Zauvas pagriezienam un tad līdz aizkrauklei. Mēs apskatījām šo sarakstu un salīdzinājām arī ar informāciju internetā, un iznāk tā, ka, piemēram, mājās braucot, bērns nevar paspēt atbraukt no Zauvas pagrieziena, jo autobusi nesakrīt. Viens ir aizgājis, Nerets autobus ir aizgājis, bet aizkrauklas autobus tikai pienāk. Un līdz ar to mums tie 30 km ir jābrauc katru reizi pakaļ. Neretas novada domas priekšsēdētāja vietnieks skaidro, ka reiz caur Jaunjelgavu atcelts, jo bijis nerentabls, bet jaunais grafiks iedzīvotājiem esot ērtāks un izdevīgāks. Informēti bija, un es uzskatu, ka viss ir nodrošināti un visi tiks. Tur varbūt tam krastu galam bišķi savādāk, bet viņus atvedīs pat paši pārvaldes transportu līdz Ērberģei un tālāk varēs braukt visos virzienos. Tad mēs braucām līdz aizkrauklei 40 km konkrēti, es runāju tagad pa krastiem, ja? Bet ja man jābrauc caur Neretu, tad tie jau ir 80 km, nu tad piedodiet, atvainojiet, biļetes ziņā, naudas ziņā izteiksmē, vai tas ir, kam tas ir izdevīgi, tikai iedzīvotājiem. Vietējos pasažieru pārvadājumus organizē plānošanas reģions, bet reisu attiešanas laika esot saskaņot ar pašvaldību, un šādus tos esot ieteikusi Mazzaus pagasta pārvaldniece Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.